Pašlaik atrodamies mazākā pasaules četrvietīga automobīļa Toyota IQ salonā. Redzat, interjers ir ļoti kvalitatīvs, un Toyota inženieri speciāli veidojot šo auto ir īpaši uzmanību pievērsuši galvenajam konkurentam Smart 4.2 un veidojot mazo Toyota automobīlīti pēc iespējas līdzīgāku populārajam Daimler automobīlim Smart tātad, ja. Bet šeit jūs redzat, kad ir ļoti daudz individuālu detaļu un nevar redzēt, kad Toyota būtu iespaidojusies no kaut kā. Ļoti ērtas, platas durvis iekāpšanai, ja. Pirmkārt, jau pats galvenais koncepts auto ir četrvietīgs, lai sasniegtu šo konceptu, kad mazajā mašinītē var iekāpt 4 cilvēki. Šeit ir veidots vairākas revolucionāras tehnoloģijas pielietotas. Pirmkārt, šim automobīlim ir pilnībā plakana un plāna benzīnbāka, kas atrodas zem grīdas, 32 litru tilpumu viņi ir. Tad jūs redzat, kad ir normālas, priekšā sēdu aiz diviem normāli izmēru sēdekļiem priekšējiem pasažieriem, ir iespēja īsu laiku pārvadāt pat divus pieaugušos, ja jūs pabīdīsieties uz priekšu. Vai salīdzinoši ērti divus bērnus. Bagāžnieku kā tādu, protams, šeit nav tiek minēts tilpums no 30 līdz 240 litriem šajā variantā, kā patreiz ir domāts, kad kofertelpas tilpums virs transformētā sēdekļa atveltnes ir 240 litri, tātad jūs redzat, ja. Kas vēl ir interesanti šim auto? Šim auto ir pilnībā revolucionārs un īpaši Toyota IQ veidots viduskonsoli veidot ar jauno to bloku, jauno kondicionēšanas bloku, kur vadība notiek ar vienu šādu apaļu, sauksim to par potenciometru, kur vidū ir 3 dažādi tādi kā spiedpogas sektori. Vienā jūs varat mainīt temperatūru, vienā ventilatorā režīmu un tad pēc tam grozīt intensitāti stiprāk, vājāk. Un tad jūs redzat, jūs varat režīmus mainīt, teiksim. Un te atkal savukārt ir auto režīmu un apsildīšana un pati kondicionēšanas ieslēgšana tā. Un, protams, jaunums ir arī šī izklaides sistēma, kas ir ļoti dārga un ir aptuveni 1000 latus vērtīga, bet zagļiem, protams, viņi nav interesanti, jo šeit noņemt neko nevar. Tas ir monotons bloks ar visu šo viduskonsoli. Stūre šim automobilītim ir mainās augstumā. Savukārt sēdeklis ir ar plašu regulēšanas amplitūdu. Protams, vienam vai diviem cilvēkiem priekšējie sēdekļi, kā jau es teicu. Šeit jūs redzat kaut ko līdzīgu, sīk lietu novietnei, bet tā kā vietas nav, jau sākotnēji nav bijis pārlieku daudz, tad daudz ko, protams, mazos automobīļos cilvēkiem ir jāprot samierināties. Galvenais, kas ir, kad šī auto garums ir bez 1 centimetra 3 metri, 299 centimetri, tātad riteņu bāze ir 2 metri un augstums ir 1,50 m. Ja? Mēs patreiz sēžam visai bagātīgā komplektācijā, kur ir tātad ādas stūre, ādas sēdekļi ar merveļdrānas vidējo daļu. Ja? Un šim konkrētajam modelim ir no Toyota Aygo labi pazīstamais 3-cilindru 998 kubikcentimetru, jeb 1 litra motors ar bezpakāpju variātoru, jeb bezpakāpju automātisko ātrumkārbu. Ja? Auto ir salīdzinoši žirgs, bet nekādu sportisku garu no viņa negaidiet. Ja jūs gribat kaut ko
jaudīgāk, tad jums jāpērk ir mašīnas versija ar 1,3 litru motoru, kas pazīstams no Toyota Yaris, vai ar 1,4 litru dīzeļu motoru, kas ir zināms arī no jaunā Toyota Urban Cruiser un arī tagad liek tajā pašā Yaris jau pieminētajā. Nu, kas vēl? Šī mašīnā galvenā, protams, auditorija ir jauni cilvēki un cilvēks daļais dzimums. Ja? Jūs redzat, pēc visām formām, pēc visa auto ir izdevies patīkami. Galvenais, ka šeit sēžot, nav sajūta, kad tu sēdi tādā rotaļīgā interjerā. Viņš ir ļoti nopietni vadāms. Un tāds, es gribētu teikt, pārliecinoši vadāms automobīls ar visām nepieciešamajām uzmanību pievērst par tādām niansēm kā sēdekļu atvelti, lai viņi būtu tieva, pietiekami tieva un ērta, lai būtu vispār vieta aizmugurē sēdošiem pasažieriem. Vieta tiek iegūta uz šīs atveltnes aizmugurējās daļas konstrukcijas rēķina un arī uz aizmugurējā sēdekļa atveltnes konstrukcijas rēķina. Šeit noņemot šos divus sēdekļa galvas balstus, mēs varam izveidot normālu sēdpozīciju, un tad savukārt atkal vajadzētu, jāvar laikam bagāžnieks, lai uzliktu normāli piemērotu šo sēdekli drošai pasažieru pārvadāšanai. Bet, kā redzat, šeit ir pat padomāts par tādu lietu kā cupholderi, jeb vietu krūzītes, jeb pudeles ielikšanai ceļojuma laikā. Tā kā šeit runa nav par butaforisku vietu. Jautājums, cik viņi ir praktiski un vai ne garaugumi cilvēkam, bet pārvietoties var. Dažā labā kabrioletā, ticiet, man ir neērtāk. Šis mazais mehānisms tātad ir trīscilindrīgais motors, kas labi pazīstams no Toyota Aygo, no Citroen C1 un Peugeot 107. Sākotnēji tas ir tātad Daihatsu motors, kurš tiek uzstādīts arī Subaru Justy un vēl vairāk Klusa okeāna valstīs un Āzijā zināmos automobīļos. Viņš ir ļoti drošs motors ar divām augšējām sadalas vārstām, tā saucamais Docks motors. Un vienīgais, protams, tāda indikācija ir sliktā nozīmē, ir tā, ka tukšgaitā ir vibrācija. Bet kā jūs redzat, šī motora veiksmīgā balsts pilvena dēļ, konstrukcijas dēļ, Toyota Aygo Toyota iQube vibrē krietni mazāk nekā, piemēram, Toyota Aygo vai jau pieminētie franču automobīļi. Ja? Motors ir kluss, darbībā ļoti patīkams. Negribētu teikt, ka viņš ir strauji, bet viņš ļauj neizkrist no kopējās satiksmes plūsmas. Pat Rīgā, kur ir visai agresīvs braukšanas temps un manieres. Ja? Klasifikācijā viņš iedalās kā mikrovens, kas nozīmē to, kad konstruktori strādājuši jau sākotnēji pie šīs kubiskās ir kvadrātveida formas, maksimāli izmantojot telpu ietilpīgas iekštelpas veidošanai. Patīk vai nē, protams, par šo katram ir jāspriež pašam, taču mēs gribam atzīmēt, ka šim automobīlītim vērtību ir apzinājušies gan konstruktori, gan ražotājs. Pamatā, protams, ir Toyota izslavētā kvalitāte daudz gadu garumā un ambīcijas no pilsētas auto statusa izkonkurēt galveno sācensi Smart Fortwo. Bet groziet, kā gribat, cena šīm auto starta cena ir visai augsta, 13 830 eiro, jeb pēc šodiena kursa tie ir kaut kādi 9600 lati, ja nemaldos. Versija, kurā mēs sēžam, maksā jau pār pa 16 000 eiro. Un visdārgākā iespējamā versija ar 1,4 litru dīzeļu motoru maksās jau pāri pa 17 000 eiro. Tā ir cena, pa ko jūs varat nopirkt daudz lielāku un nemaz prestižā nesliktāku auto par šo.